vārdu priekšā no komandas biedriem neatradās. Liepiņš uzreiz nekautrējās mest pa vārtiem. Nu, protams, kad valmierieši cenšas izspēlēt uz savu rezultīvāko spēlētāju. Nu, Liepiņš un pirmie vārti. Nu, tieši tā, kā jau teicu, mēģina izspēlēt uz Liepiņu un tas dod arī savu rezultātu. Nu, paskatāmies vēlreiz atkārtojumā. Kājiņu piespēli. Un, kā jau zināms, šie divi spēlētāji Valmierai meklē partners. Nu, mēģināja iespēlēt vārtu priekšā Kāņam. Kāņš vēlreiz apkārt Liepiem bīstam. Un otrie vārti. Un vēlreiz šī pati kombinācija. Šie abi divi draugi. Mārtiņš Kāņš un Gatis Liepiņš gūst jau otros vārdus. Nu, paskatāmies atkārtumā. Nu, labi saspēle. Kombinācija Gatis Liepiņš un Mārtiņš Kāņš. Nu, tagad Liepiņš labi piespēle. Un trešie vārti. Nu, tiešām kas par sākumu Valmierai. Paskatāmies vēlreiz. Labi piespēle Eglītim. Eglīts šķērsām šī te piespēle. Un Eglīts atradās. Uzreiz uzcer bumbiņu un raidīja to vārtos. Valmierieši tur ļoti aktīvi uzbrukumā iesaistīt. Nu, vēl vienu vārti. Šoreiz izdodās šī te izspēle. Janevičs piespēle un Rozenbachs šoreiz to, ko neizdarīja brītiņā atpakaļ vārtu priekšā. Redzam, šobrīd vārtu priekšā sagaida savu piespēli. Nu, pilnīgi brīvs. Neviens Rozenbachu nepiesēdz īstenībā. Nu, vārti arī Leikringam. Nu, Morits Krūmiņš ar tālu varbūt negaidītu metienu. Nu, šķiet, ka neviens negaidīja, ka no tik tālas pozīcijas metīs no centra. Nu, pret viņu tur uzreiz trīspēlu vārti. Vēl vien šoreiz jau Andris Rajēckis gūst vārds. Nu, paskatāmies tur. Malkaus tur aktīvi cīnījās, pret viņu uzreiz 3 aizsargi. Nu, palika nepiesēgs Rajēckis. Un redzam, ka cēsniekiem ir izdevies vēl vairāk samazināt rezultātu starpību. Un vēl vien vārti, otrie vārti Morits Krūmiņš. Nu, Valmieras aizsardzība šķiet šādai te ofensīvai nav gatava. Redzam atkal diezgan, nu, šoreiz ne tik tāls metiens, bet šī, kas cītīgi seko līdzi Valmieras spēlēm, ir pamanījuši, kad vārti tos guva Toms Rīsmans. Nu, tās paskatīsimies atkārtojumā. Nu, valmierieši diezgan pavirši nospēlēja. Nepiesēdz Tomu Rīsmanu, kurš Guntaru Irbi. Nu, ļoti lēnām, nesteidzīgi. Nu, un tomēr nav vārti. Nu, apspēlē izdarīja visu Gatis Liepiņš. Izdarīs metienu. Labi piespēle. Nu, un Andris Rajēckis otro reizi savu iespēju nelaiž garām. Nu, Valmierai pavisam neveiksmīgs šis te vairākums. Redzam, ļoti labi Malkavs nospēlēja. Spēja izdot labu piespēli un Andris Rajēckis. Un, nu, tāpat kā es zemapziņā varbūt par to piedomāju, kad jā, kad man rādīs televīzijā, tad jā, bet no. Nu, redzam, vēl vienu vārtu Cēsu Leikrīnas komandai. Nu, paskatāmies atkārtojumā. Atkal Toms Rīsmans nonāca ļoti labā. Tā tuļņās es arī uz sitienu. Nu, tikmēr vārti. Leikrīns ir gūs vēl vienus vārtus. Nu, paskatāmies atkārtojumā. Atspēle vārtu priekšā. Šķiet, tas bija 19. numurs. Kāda loma šobrīd virslīgas komandā. Nu, kāda arī, teiksim, nu, redzam arī. Nav vēl viena vārta. Šobrīd jau atkal Leikrīnas komandai. Nu, šķiet, ka Mārtiņš Rajēckis, nu, netika tur galā. Aizsardzībā mēģinis, tur atņēma viņam bumbiņu. Un līdz ar to spēle ir noslēgusies, lai arī Valmiera labi iesāka ar pēc 15 minūtēm atradās vadībā ar rezultātu 4-0. Tomēr spēles turpmākajās 45 minūtēs sniegums vairs nebija tik pārliecinošs. Nedaudz spēlētāji paviršāk nospēlē un Leikrīns guva 8 bezatbildes vārtus. Līdz ar to spēle ir noslēgusies ar rezultātu 8-0 un apsveicam Cēsu Leikrīnas komandu.